Aiziet! Velna Kalpja, Rīga 12. Viss notiek, 2 dūmi Rīga neļa. Karro, Ainars, Emīls Karro, Dagnis Kuruls, Mīgs Grēzens, Kārlis Andersons, Baisie, Liesmas Nečaļi, kas par ātrumu, kas par cīņām, tās troksnis. Un viss tepat mūsu acu priekšā, tepat Grobiņas centrā pie Liepājas šoseis. Latvijas čempionāts zelta mopēdā. Zelta mopēda sporta klase. Un kaut kādi divādurnieki pa vidam un kādi retro klasu braucēji. Bet sporta klase mums ir visāsas pārstāvēt un visāsas arī brauc. Šītais numurs brauc priekšā. Dāķis Kuruls trešajā pozīcijā. Pārnā pārējiem. Un tā, pārnībā. Ainās Karlo, Grēzens 2. Kuruls 3. Emīls Karlo, 2. māri līdzi. Pirmajās 4 vietās 50% ir Karlo ģimenes pārstāvji. Kuruls izrāvjās 2. pozīcijā šajā aplī. Karlo priekšā, Kuruls 2. Grēzens 3. Emīls Karlo 4. Labi, Kuruls ir veikums. Iespriekšā Grēzenam. Kuruls ir motivēts. Kuruls tur smoki kāju. Kuruls ir 12. pozīcijā. Grēzens tikai nāk līdzi. Emīls Karlo atpaliek no saviem radiem. Nav tik ātri. Kaut kur ātri atrast arī divgaņmotājs. Ar rūtaino kreklu. Izskatās, ka pat tiks kalnā. Varbūt ieliks pirmā robala uzraudā. Nē, ies, nav tik traki. Daļiem. Aizies Kuruls. Jā, kaut kāda apulise vēl pagrīzmā. Tā mums šajā braucienā vēl 4 minūtes un 2 apļi, un tad jau startam gatavojas retro klase Čezetas. Čezetām nākamais brauciens. Un uzreiz pēc Čezetām sāksim 2. braucienu sēriju, dargie dalībnieki. Sagrupējamies, 2. braucienu sērija sāksies uzreiz pēc Čezetu brauciena. Neko negaidīsim, pauzes netaisīsim. Karstums liels, lai neizžūst trase. Brauksim cik vien ātri varam, būs lielāks komforts pašiem. Tā jau te neviens nav piekusis, ka būs baigi jāatpūšās. Tad Ainars Karlo joprojām vadībās, Kuruls 2. Mīgs Grēzens 3. Gaidām viņš kārtēji aplī vēl 4 minūtes un nāk Ainars Karlo. Labā tempā, jau apzinis pa apli 42. numuru Aināra Ratušnī. Un Dagnis Kuruls pa 2. Grēzens pa 3. Un Emīls Karlo nedomā atpalikt turpat aiz muguras pa 4. pozīciju. 5. gani tālāk Raigs Bunkovska 29. numuru. Ir kaut kādā citā dimensijā nekā pirmais četrnieks. Tātad 5. vieta brauc tikai tagad caur finišārkai. Arī apdzen dažu labu apli jau. Bet nu līderi baigi nešpatnie. Viņi te vienkārši pazemo tos lēnāk braucošos. Ainars Karlo, visu mopēdu karalis. Lielākais mopēdu vīlētājs Latvijā. Pierāda, ka māk gan vīlēt, gan braukt. Iet viņam tā lieta. Viņa apilaiks minūte 17. Tas ir labs temps, līdzīgs kā ar jaunajiem modernajiem mopēdiem un motocikliem. Kuruls 2. pozīcijā, neko daudz no viņa iespaliek, un Mīgs Grēzens 3. Emīls Karlo 4. Gaidam šeit mūsu atspriekšā, kad parādīsies Ainars Karlo. Tagad viņš tur vienu līkumiņu iepriekš. Starp krūmiem brauc priekšā viņam atpalicējs. To es domāju, ka viņš līdz finišam apdzīs. Tā atpalicējs. Atpalicējs noiet malā vienkārši par visam. Dagnis Kuruls nākamajā trešā atpalicējs. Karlo tam jādomā pa burbuļsīgaram atpalicēju, lai nevies traucam. Karlo vairāk pat prasīdēt arī uz trešovies, kad viņš nesagrēzenā pietiks, tur viņš ir jāuz mopēda. Lai tad mēs atkal kas vārīties. Pagaidām pirmais minūtes Karlo Emīls Karlo arī būtās vietas blokiedas. Emīls Karlo ir vēl tuvāk Grēzenam. Grēzens jau skatās atpakaļ pār plecu. Kuruls tikmēr brauc mierīgi par savu 2. pozīciju. Priekšā viņš redz arī Karlo. Kuruls mītnes no skūres. Viņš arī paskatās atpakaļ. Grēzens Karlo
skatās apakaļ katrā taisītē. Karro nāk līdzi, izskatās, ka Gredzenam mopēds ir nedaudz paguris. Karro mopēds jau rodīja pat skaisti, kā no starta mird saulē, tagad viņas rodājumi. Smuki tādā zilā krāsiņā. Jā, joprojām arī vainēts Karro. Zelta mopēds, sporta mopēdu brauciens. Pirmajās tiesās ir tas zāplis. Un Karro jāpalīdzēja. Karro kursās par trešo vietu. Karro nāk prātā, nāk izredzēt, redzēt ievērā. Karro pēdējā turpinājumā izspiež atpalīdzēja, izspiež arī Karro. Gredzēt tur savu vietu, viņam jānoturās divu sapļu. Karro neatpalīdz. Gredzens skatās apakaļ, neskaties apakaļ, brauc. Neskaties, vienkārši brauc. Karro ārmalā, akalā paliek. Gredzenam atpakaļ jau slīgums priekšā, viņš jau priekšā. Redz arī skurulis. Jā, kaut kur te mopēdi ir te paukst un neiet. Tā, labi, Gredzens turās, Karro klāt netiek. Tagad taisnīgam vai šoferi redzēs, ja kādus divus. Cīņa pa trešo vietu, vai Gredzens dzeltenā kreklā, Karro zilu mopēdu. Karro taisnīgā ir nedaudz ātrāk, bet Gredzens ir iekšmalā. Karro paiet garām uz bremzēšanu. Gredzens notur iekšmalu pārāk līdzīgi tie braucamie. Tā Gredzens mazliet priekšā. Karro turpat aiz muguras. Baisā cīņa, palikuši divi apli. Gredzens turies. Abie divi ļoti līdzīgs apilais. Karro pat ir par 10 daļu labāks pēdējais aplis nekā Gredzenam. Potenciāls ir tik priekšā. Niks Gredzens joprojām trešajā pozīcijā. Palicis viens aplis līdz beigām. Karro mēģina pārmalu, iekrīt iekšmalā no kalna, izspiež ārā Gredzenu no trases gan izlīdz barjerām. Gredzens to neiztur, padodas, paliek ceturtais. Karro trešajā pozīcijā. Emīls Karro pēdējā aplī aizbrauc trešajā pozīcijā. Gredzens paliek ceturtais. Niks Gredzens īstu braucienu bija trešais, ja pēdējā aplī pakāp savu vietu, bet ne, tā ir atkal viņš pienāk blakām. Nenotur iekšmalu. Karro atkal izspiež, Gredzens ar priekšu riteni pakajā ritenī Karro mopēdam. Viņi netaisās padoties, ar ko tas beigsies. Kā tik nav sadursme. Ļoti līdzīgi spēkos braucot, redzam, ka taisnītē Karro mopēds gāja ātrāk. Nu, Gredzens parādi, ir vai nav. Karro atstiepienā, ritīgi. Gredzens mierīgi sēž vidū. Varbūt, ka jūs to visu daudz atpaliek, tā līkums pa labi. Palikuši daži līkumi, pēdējais aplis. Ainārs Karro iebrauc jau finišā tuviņ. Bet, lūk, Karro tuvojas finišā. 1:17,7 ātrākais laiks. Un tikmēr skuruls ar Gredzenu. Jā, Karro priekšā. Karro priekšā Gredzenam. Lūk, tā tas arī izcīzies. Nu, lūk, Emīls Karro izcīstumu un izturību. Pēdējā aplī dabū trešo vietu. Niks Gredzens.